gadi. Mums ir 2 spilgti laureāti. Man liekas, nevienam no mums, vismaz mūsu komisijā, nav šaubas, vai izvēle ir bijusi pareiza, precīza, atbilstoša. Mums ir šķiet 10, laikam, nominanti, kas arī tika izgaismoti. Man ir patiesi prieks par daudziem Latvijas zinātniekiem, kas arī katrs savā veidā iemieso Imantam Ziedonim svarīgās vērtības, kuras mēs katrs meklējam savās nominācijās. Tika parādīti Latvijai, tika parādīti cilvēkiem, kas līdz tam nebija varbūt pat aizdomājušies, ka mums līdzās ir šādi cilvēki, kas katrs savā zinātnes jomā darbojas ar pilnu spāru un degošām acīm. Un man liekas, ka zinātnes komisijas darbs ir ļoti tāds iepriecinošs arī ar to, ka mums pagājuši gadu, jau jāsaka, pieteica sevi fizikas pavasars, ļoti veiksmīgs projekts, kurā mēs iesaistījām Jačeslavu Kašķējevu. Tā sajūta, kāda bija Latvijas skolās, kur cilvēki, skolēni vienkārši grib mācīties fiziku un prasa, kur ir vēl, mums vajag fiziku, ir, man liekas, ļoti liels tāds brīnums, jo daudzus gadus ir ierasts dzirdēt, ka skolēni ir īpaši jāmotivē pievērsties šai jomai. Šogad sevi pieteiks telpas pavasars, es nezinu, kāpēc visu laiku gribas teikt laika pavasars, varbūt tas kaut kādā veidā ir saistīts ar mūsu nākamo jau laureātu, iespējams. Es ticu, ka būs tāds pats sniega pikas efekts, ka šī radošuma zinātnē un ziedoniskās vērtības arvien skaļāk un spožāk iemirdzēsies Latvijā. Un man jau gribas teikt, ka tad, kad mums 2 tādi spilgti laureāti ir atrasti, vai tad mums vēl ir jautājums, ko mēs meklējam šogad? To pašu. Un it kā jau liekas, mēs labi zinām, mēs jūtam, ko mēs meklējam. Bet brīžiem man pārņem tāda kā nedrošība vai šaubas, es nezinu, kā to nosaukt, jo liekas, vai tiešām arī šis 3. laureāts, par kur mēs vēl nezinām, kuru jomu viņš pārstāvēs, būs tikpat spožs, tikpat spilgts, tikpat radošs, tikpat atbilstošs. Un, ja tie visi šodien atsaucās uz tādu interesantu metodi, kā atbildes meklēt, vienkārši paņemot kādu Imanta grāmatu, tad es teikšu, es vakar izdarīju to pašu. Un tad, kad man jau sāka brīžiem pārņemt šaubas, tad es atšķīru kādu no epifanijām, un tur tieši Imants runāja par tumsu un šaubīšanos. Un pēc brīža es mazliet nocitēšu fragmentu no šīs epifanijas, es to nelasīšu visu. Un es sapratu, izlasot šo epifāniju, ka šaubām nav vietas tad, ja ir kaut kas, kas izgaismo ceļu un ja ir gaisma kaut kur tuneļa galā un tumsā. Un tumsā pat tiešām vienmēr ir gaisma, un tie nav tikai vārdi vai filozofiskas konstrukcijas vai epiteti. Es teiktu zinātniski, piemēram, man sirdī tuvā jūras zinātnē ļoti konkrēts piemērs, tad, kad jūrā vairākus 100 un pat kilometrus dziļi zem virsmas saule vairs neiespīd un ir mūsu acīm saskatām pilnīgi tumsa. Organismi, kas tur dzīvo, lai sazinātos, lai orientētos, paši sāk spīdēt un radīt gaismu. Un to rada ķīmiska reakcija viņos, un zinātniski to sauc par bioluminescenci. Un es teiktu, ka arī Imants Ziedonis savā epifānijā rakstīja patiesībā par to pašu, un pavisam precīzi viņš teica tā, kad es laužos cauri tumsai, man reizēm ienāk doma prātā, ka varbūt es spīdu pats to neredzēdams un neapjausdams. Un kaut kur tālumā kāds mani redz, kā sīku jāņtārpiņu kustamies. Un tajā brīdī es sapratu, ka nav vietas šaubām. Mēs šogad meklējam šos spīdošos jāņtārpiņus, kas brīžiem spīd ļoti tumšā vidē, ļoti grūtā vidē. Un es teiktu, ka Latvijas zinātnes pasaulē ir šādi cilvēki, kas spēj paši radīt gaismu, arī tad, ja apkārt ir tumsa. Un man liekas, ka viņus vajag vienkārši mācīt saskatīt. Un to mēs varam izdarīt. Man šķiet, ka mūsu komanda pavisam noteikti to ir spējīga izdarīt. Un tas iemesls, kāpēc, man liekas, ka tomēr tik daudz domājot par Imantam Ziedonim svarīgajām vērtībām, mēs paši sākam spīdēt. Mēs paši sākam meklēt to, ko mēs pievilksim. Es ticu tam, ka tas, kas ir līdzīgs, tas pievelk līdzīgo. Un man liekas, ka fondā viegli saziņas valoda ir mirdzošās acis. Un mēs saprotam, ko tas nozīmē, mēs sajūtam, ko tas nozīmē, un mēs pavisam noteikti tādām nepaiesim garām arī šogad. Un vēl pirms dažām nedēļām es domāju, kas būtu tā vadlīnija, kuru mēs meklēsim šogad zinātnē. Vismaz tā mana sajūta ir tāda, jo arī es uzdevu jautājumu, un tad klausījos, kā saka, atbildes, kas nāk kaut kur, ko es dzirdu apkārt turpmākajās dienās. Man pastāstīja kāds zinātnieks par cilvēku, kurš palīdz jaunajiem zinātniekiem tikt uz prakses iespējām patiesībā ļoti eksotiskās vietās, kas maksā dārgi. Viņi strādā jomā, kas izmaksā dārgi, un kuru pētījumi, protams, nav tie, kas palīdz varbūt šovakar mums paēst un rīt no rīta sasildīt māju. Viņi nav pirmās nepieciešamības pētījumi, es to teiktu tā.
Un tad, kad iestājās krīzes gadi un bija lielais jautājums, ko darīt, visticamāk, ka šāda programma ir jālikvidē un šādas prakses vairs nenotiks, tad šis zinātnieks bija tas, kurš teicis, nē, viss turpinās, lai arī cik būtu grūti, jo tieši kara laikā ir jāturpina lasīt dzeju un iet uz teātri. Un šis teikums bija tas, kas mani uzrunāja, un man liekas, ka šogad zinātnes pasaulē es vēlētos meklēt tos, kuriem nepietiek ar minimumu, kuriem nepietiek ar nepieciešamību, kuriem nepietiek ar to, kas mums ir vajadzīgs ikdienas vajadzībām un praktiskajai zinātnē. Mēs meklēsim kādu, kurš spēj spīdēt arī tumsā un spēj iedvesmot un iespīdināt arī citus. Un mēs pavisam noteikti neatradīsim otru Vjačeslavu Ščejevu. Mēs pavisam noteikti neatradīsim otru Jurģu Šķilteru. Bet es esmu pilnīgi pārliecināta, ka mēs atradīsim kādu ar mirdzošu sirdi un degošām acīm. Un viņu mēs ieraudzīsim 3. maijā. Paldies!